Šodien varētu parunāt par kaut ko itālisku. Un tas varētu skanēt šādi. Tas ir Pratola sera, kas ir šajā lančā. Un es tā aizdomājos, ka tas ir interesanti, ka itāļu autoražotāji daudziem saviem dzinējiem dod vārdus. Pratola sera, tā ir pašvaldība vai pilsētiņa, kur šitas dzinējs tiek ražot. Savukārt Lamborghini, piemēram, Lamborghini Miura un Lamborghini Countach, tajos automobīļos ir Pizzarīnī dzinējs. Savukārt Ferrari sākās ar Colombo V12. Alfa Romeo ir slavena ar savu Buso V6. Šie te visi vārdi ir inženieru uzvārdi. Un tas ir pretstatā, piemēram, pret Mercedes OM 617 vai OM 603 vai BMW M50, M52, M20 vai Toyotas 2JZ, GE, VVT. Šie visi ciparu un burtu virknes man izklausās pēc numura detaļu katalogā. Bet nu labi, kas tad ir Pratola sera? Pratola sera ir viens no Fiat veiksmīgākajiem projektiem pēdējos 40 gados. Pratola sera dzinēji var būt gan 4 cilindru, gan 5 cilindru, gan dīzelis, gan benzīns. Pirmie dzinēji parādījās kaut kādos 94. gadā, kā piemēram tie bija Fiat Bravo, Fiat Marea, Fiat Barchetta, Fiat Coupé. Un tie bija arī, starp citu, Alfa Romeo Twinspark 16 vārstnieki. Tie nebija vecie Alfa Romeo Nord dzinēji, tie bija Pratola sera dzinēji. Jūs ieklausties, cik klusi šī lanča brauc pa bruģi. Nu jā, kur es biju? Un tā nu sanāca, ka Fiats vēl joprojām ražo Pratola sera dzinējus. Un tie ir atrodami zem Jeep kapota šobrīd laikam vēl tikai. Jeep dīzeļdzinēji, 2,2 litru dīzeļdzinēji. Tie ir arī Alfa Romeo Stelvio dīzeļu versijās un Alfa Romeo Giulia dīzeļu versijās, bet 2005. gadā, man liekas, šīs automašīnas jau pārstāja ražot. Nu, katrā ziņā dīzeļu versijās. Nu tā, Pratola sera. Šīs dienas topings.